Varam vaļā un skatāmies pirmās bildes no grāmatas. Pirms 100 gadiem Olimpisko spēļu programmā pirmo reizi tika iekļauta barona Pjera de Coubertin incinētā modernā pieciņa, un dāmu konkurencē modernajā pieciņā mūsu Jeļena Rubļevska bija vienīgā, kas spējas izcīnīt dalību šajā olimpiskajās spēlēs visās četrās olimpiādas spēlēs, kurās dāmu modernā pieciņa ir bijusi pārstāvēta. Arī pieredzējušies Denis Čerkovskis, teicam, sāka, cīnījās līdz galam un centās izcīnīt maksimālu augstu vietu. Pirmajiem eksemplāriem jūtat, ka jūs būtiet pirmie no sportistu vidus, kas to saņemt? Uz vidiņu. Nāciet uz vidu, lūdzu, lai mēs varam iemūt. Atceries, ka piektās spēles notieks. Fotogrāfus un autors. Lai saņemtu grāmatu, aicinām visus vieglatlētus. Tāpat arī viņu trenerus un federāciju vadības. Lūdzu, treneri droši priekš, treneri teidu pārī, protams, Svētki, jo iznāk 10. grāmata par olimpiskajām spēlēm. Pirmo reizi neatkarīgā Latvija ieguva divkārtēju olimpisko čempionu, un tas notika tieši Londonā. Pirmo reizi pēc Londonas spēlēm uz Latviju atceļoja olimpisko spēļu karogs, pateicoties Džozefam Makviljamam, kuru Latvijas pārstāvs Mārtiņš Pļaviņš nesa atklāšanas parādē. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Rubļevskis saka paldies Latvijas mobilām telefonam un tā prezidentam Jurim Bīndeskungam. Lūdzu, Bīndeskungam. Tagad ne.